kaut kurā brīdī tradicionālā medicīna un alternatīvā medicīna ir samainījušās vietā. Mēs pat neesam noķēruši, kurā brīdī tas ir noticis. Nesen uzslēdzu vienu raidījumu dokumentālo par Ķīnu, kur tieši bija par medicīnu Ķīnā. Un tik interesanti, viņi par klasisko tradicionālo medicīnu sauc tieši dabas medicīnu. Tās, kas viņiem ir klasiskās medicīnas aptiekas. Tur aptiekāri jauc augus, dabas vielas, viņas ir novāktas, viņi viņas vai nu novāra, vai nu sasmalcina, sakaltētas sasmalcina ar piestiņu, un ir opcija, ka cilvēkam prasa, vai nu tu vari iedzert kā tēju, vai nu tur esot tāds moderns aparāts, tagad viņi apvieno dabu ar mūsdienu tehnoloģijām, un tur esot tāds moderns aparāts, kas uzreiz tos saspiesto augu uztais kapsuliņā. Un viņiem tā ir tradicionālā klasiskā medicīna. Tas ir tieši tas pats, kas mums ir pieejams šīs dabas vielas, ko mums to sauc par alternatīvo medicīnu, par homeopātiju. Tas ir tik otrādi. Ķīnieši jau, protams, ļoti izceļās ar savām senajām tradīcijām, un vēl viņiem pie klasiskās medicīnas pieder dažādas prakses. Tur rādīja ķermeņa izsildīšanu, piemēram. Tas ir tieši tas pats, ko mēs darījām mūsu attīrīšanas nometnē. Ir ļoti svarīgi izsildīt ķermeni, lai visi iekšējie šķidrumi sāk normāli riņķot. Un tas ir tik dabiski, bet pie mums, lielai daļai cilvēku, to ir ļoti grūti pieņemt. Un tas nav saprotams, kāpēc, acīm redzot, tā medicīna, ko pie mums sauc par tradicionālo klasisko medicīnu, viņa ir tik ļoti ar savu uzspiesto tādu būtību, ar pārņēmusi visu to dabisko, ka tas kaut kādā veidā tiek noliegts. Ja tā iedziļinās, tajā visā nav loģikas, tas ir mākslīgi uzpūsts. Un tad tajā pašā raidījumā par Ķīnu teica, ka viņiem ir šī klasiskā tradicionālā medicīna, kur viņi izmanto dabas vielas, un vēl viņiem ir rietumu medicīna, kas ir antibiotikas, bet tā neesot tik populāra, bet, protams, ka cilvēki to arī var izvēlēties. Un es domāju, kā tas var būt pie mums viss ir otrādi. Pie mums šo rietumu medicīnu, ja sanāk, pie mums šo medicīnu ar to ķīmisko cilvēki uzskata par klasiku, bet to, kas nāk no dabas, viņi uzskata kā kaut kādu alternatīvu. Tik interesanti. Un tur arī tāpat teica šie ķīniešu speciālisti. Viņi tieši to arī teica. Rietumu medicīna, tās antibiotikas un viss viņa ārstē tikai simptomus, bet klasiskā medicīna, viņiem, ja klasiskā medicīna, kas ir šīs dabas vielas izsildīšana un vēl dažādas procedūras, tā strādā ar cēloņiem. Man tas bija tāds, jo tas ir tieši tas, par ko mēs, tie cilvēki, kas iet šo dabas ceļu, tieši par to arī visu laiku runājam. Vienkārši mūsu pasaulē kaut kurā brīdī viss ir samainījies vietā.